Atkal Mikus. Šis ir mans iepriekšējais kameramens, bet šodien atkal atkārtoju. Viss ir airsofts, viss ir fake, netiek izmantot īsti ieroči un netiks arī izmantotas īstas praksfēles. Bet šodien mēs vairāk vai mazāk iesim uz to, ko darīt ar graņām, kā mēs spēlējam tupa kaut kādu airsoftiņu, ja kas šī privāta teritorija mums atļauj no saimniekiem šeit vispār kaut ko darīt. Un tagad būs mazs timelapse, kā es uzvalku visu formiņu virsū, kā es uzvalku visu ekipējumu. Un tālāk arī sekos viss actions, so yeah. Šī tā lieta, ko man atveda čoms no Polijas. Kāds viņai ir? Poliskā sida jēna. Labi, kāds viņai ir īstais nosaukums oficiālais? Limonka. Labi, bet, tāds zina, tā kā F1. F1 granāta, jā. Bet, ziniet, es pa prikols tāds. Mēs viņu turam šādi te. Nē, cits prikols. Pagaid. Norojam. Redēju, par cik es turu, viņa nelaidīsies vaļā. Viņa ir deaktivizēta, ne? Es nezinu, pārbaudu. Pateikt, ir radusies situācija, ka pretinieks tevi nolaidis lejā, tu nevari pacelt galvu, tevi iet pārgalvoja lodes. Ir divas opcijas. Pirmā, kad tu dari šādi, mēģini viņu kaut cik nospiest pašu lejā, bet tev nav granātu. Bet šādi nedariet airsoftā. Viņš pārlādē vai kāpēc ir klusums? Man ir 2 sekundes, ka man ir uzkritusi virsū granāta. Vai arī pie kājas vai vienalga. Ir burtiski cik ir? 1,5 vai 2 sekundes, lai īstenībā varētu. 1,5, es teiktu, ja pat ne mazāk. 1,5, ja ne mazāk, tieši tā. Pirmais variants, ko tu vari darīt, ir paņemt un spērt projām, vai arī mest projām, sanāk, tev nolaic granātu, viņi nafik prom aizmet. Otrais variants, lai tu saglābtu savu ķermeni par cik granāta viņa sprākst uz augšu un tā uz sāniem minimālāk, viņa konus veidā iet. Viena no tām opcijām ir burtiski, ka tu lec uz priekšu un tev pārlido vispāri. Tas sanāk visu no šī sastāva īstajās dzīves gadījumā tev var pārlidot pāri vai arī sējiet kājās. Seja un ķermenis tev paliks kārtībā. Kājām tur būs kā būs, ja šitāds attālums. Ja tev ir šāds attālums, tad droši mierīgi tu paņem, lec projām, rokas šādi un viss. Tu ņem un vitālā daļa, kas tev ir galva, letālā daļa, kas tev ir galva. Aizsargāsi galvu, noturēsi galvu pie dzīvības, tu pats paliksi pie dzīvības. Tad pārējie šī orgāni, kurus tev cerams bruņene aizsargās, jā. Bet, ja jums ir bez protona apāvi, bez patrona, tiešām, tad jūs zinat to, ka viņam zolē ir iekšā tas, kā viņš saucās, metāla gabals, kas jūs aizsargās ne tikai no granātām, bet arī no sprādzieniem, no šāvieniem, no sītieniem un visa jebkā pilnīgi. Ja pat man viņš, mēģināt to nazi izdarīt caur, viņam nekas nesanāk. Tikai tāpēc, ka viņam nav tādi zābaki, kā man. Pārbaudam, davai. Situācija tāda, tev ir aktīvs kontakts ar pretinieku. Pirmais, ko tu dari, ja tu esi nonācis šādā izcilā pozīcijā. Tev kur ir celmi, tev ir viss tā kā pasaka burtiski. Tu ņem, tu esi atklājis uguni, tev kontakts, tev vizuālais, tev pretinieks tev arī redz. Situācija izstās šādi. Un tev atnāk granāta. Visizcilākais, ko tu izdari, nogulies, dzirdi sprādzienu un kontakts apakaļ turpinās. Šī granāta viņai vairāk domāta, ja tev iekrīt pēcni tavā grāvī vai tranšajā. Bet, ja tev viņa nonāk šeit, es tevi tik tiešām sveicu, tev ir otrā dzimšanas diena.
vismaz tagad. Tā, lai dzīvē pa saldu neliktu. Ej, to p***s! Poņu? Skaidrs. 3, 2, 1. Aiziet. Reku viņš man priekšā. Jāiet manā drošākajā vietā. Pēc viņam var. Viņš reku. Tā, kur viņš palika. Reku viņš nāk uz mani. Tāks. Izliksim ārā džekam granātu. Tā. Man tagad ir jāiet kamerā. Jāizprot. Kur viņš plāno. Reku iet. Jā. Tā es viņu redzu. Izauksim ārā. Petardi. Tā, paņemam šo. Šiltu. Petardi. Šo mēs izmantosim te kā granātu patreiz. Jāuzķer tikai to brīdi, kad viņš nāk. Jā. Nāci. Jānoliek šita te plakus. Jā. Man aizdoms, ka viņš man redz. Tikai aizdoms tagad. Galvenais pa kamuflāju. Vispārēji tas, ka viņš man nepamana. Jāsagatavojas īstiem brīdim, kad raidīt šāvienu. Full auto. Lai šauj. Hit! Es dodos apakaļ. Tagad es viņu iešu meklēt. Tagad es viņu. Bet tā ideja par šo visu ir tāda, ka parādīt jums to, ka ārpasaulē ir arī dzīve. Un tev nav jāatsēž mājās. Būsim. Tā kā es ieklausīšos pēc bumbera, es pats pavadu ļoti daudz laika pie kompja. Es to visu tagad centīšos mainīt, bet man šķiet, ka šis parāda to, ka šo es darīšu, mani atcerēsies par to. Mani atcerēsies par to, ka es to esmu darījis. Kurš tevi atcerēsies, ka tu esi spēlējis kompi? Kurš atcerēsies tevi par to, kāds tu esi? Neviens. Izej ārā. Aizej uz tuvāko parku. Aizej pie upes, paņemt sopeni. Pirmo reizi makšerēs, visam pirmā reize. Aizbrauc pie maniem džekiem uz Airsoft Latviju. Viņi aizbrauks tev parādīs, ko nozīmē Airsofts, kā viņi iemācīties spēlēt. Izraujies. Neatsēdi pie tā kompja. Kāda jēga tev darīt to, par ko tev neviens neatcerēsies? Es dodos slēpties, un viņš dodas mani meklēt pēc tam. Viņš aizies aiz krūmiņa, pasēdēs. Tad ir saķērušies zari. Viņš aizies paslēpties aiz krūmiņa. Un es ielīdīšu mežiņā un paslēpšos. Un uztaisīsim viņam pikabū. Vajag sabīstāt viša līdzi. Šādu vietu es meklēju. Man bumbiņi izies viegli cauri. Man ir šeit aizsaks. Reku smuki stāv koks. Viņš nāks no turienes. Šeit arī mums būs kontakts. Kontakta situācija. Vajag labu vietu. Novērtējums 10 no 10. Viņš nezin, kur es esmu. Un viņš šauj. Labi. Tirdi. Reku, tur viņš šauj. Es esmu pie pašas robežas. Šo uztaisīsim pārsteigumu viņam. Ai! Nenormāli, Es tak, Herviņs, viņš tikko burtiski te bija, Kas par šitā ten man viņi ir jāuzvalk vienkārši par cik man ir. Kas bija, bunkurnīgs. Bet kas pie
Kur jāpārlēna. Tas sanāk, bāc, no vienu roku. Tu, bļa, k***lai, Tā, es viņu redzu. Tagad es ieliekšos un reku parādīšu jums precīzi. Viņš atrodas tur. Šī ten. Viņš atrodas. Tikko galviņa nospīdēja. Nu ko, tagad lēnām lavamies klāt. Uz kontaktu. Reku. Tā uzliksim uz semai. Mīļie Mikusu skatītāji, ja jums ir jāpērk brilles, pērkiet lūdzu normāls, nepērkiet šādu kas jums svīdīs visu laiku ciet un kas pēc pirmā izmantojuma jau viss krambas. Lēnām jālavās klāt. Šitā cīņa būs vēl ilga. Tagad dosimies triecienu uzbrukumā. Dzīvē īstenībā, man mūsu mīļie skatītāji, dzīvē šis aizsaks būtu pats viens no sliktākajiem, tāpēc, ka tas ir koks. Un patrona 5,56 viņu ņem cauri tā kā nazis pa eļļu, tiešāk pa sviestu. 7,62 arī, 5,56 varbūt nē, bet 50 kals ņem viņu vienkārši. Viņš lidojot pat garām viņam nes nost vienkārši mizu. Rāpot iekšā tur ar gatlinku, piemēram. Nu, var nocirst tādā veidā koku, roči. Vēl ko es varētu ieteikt. Tas nav pa ekipējumu, tā kā, bet tas ir pa psihisko noturību. Redziet, man šai pāri cilvēks. Viņš varbūt man trāpīt, tagad varbūt nē. Bet man vienalga. Tā kā, tā, es vienalga runāju, tā mierīgi diezgan atceros ar diezgan daudz lietas. Ja vajag arī tā valodā var runāt tagad pat. Jā. Nu ko, beidzam runāt un atpakaļ pie darba. Viņš jau tuvāk man aizsag ir. Man būtu jādomā kaut kas. Mikus, this is protons, man tāds jautājums, bet rikošets arī skaitam? Protams, mēs neskaitam rikošetu. Neskaitam? Negatīvs. Ieskaitam? Nē, negatīvs neieskaitam. Aha. Es dzirdu, kā man tagad nāc tuvāk. Bet nu labi. Davai. Nu ko, tu beidzam? Niča? Ka p***s. Es tev jautāju, Niča?
Netrāpīju! Ko? Netrāpīju! Nē, garām! Oi, nē, netrāpi. Hit! Jā. Nā. Gribēju prikonš man netrāpīja. Tu tā kā saproti, ka es to video, kur editoju, ja? Es padevos. Man labs trāpījums, tu man te pa roku trāpīji. Riktīgi labs. Viņš netrāpīja. Šodien bija maza tāda educational daļa un maza daļa, kur mēs tūpa vienkārši rakstījāmies. Bija fun, ļoti fun. Ceru, ka jums pašiem patika. Un, ja tiekās nākamajā video, un nākamā video idejas iemetiet komentos lejā. Paldies un lūdzu nospied follow, subscribe nospied laiku, lūdzu palīdz man tam rodam uz 1K. Ja, davai, see you visi!